Uz lieldienu galda noteikti jābūt arī kādai kūciņai, un šoreiz es pagatavoju šokolādes bezē siera kūku. Pēc nepieciešamajiem produktiem devos pie mājas Rimī, ieķēru olas un pārējās sastāvdaļas kūkai, kā arī paņēmu kūkas formu un dekorācijas. Atnākot mājās, ķēros klāt pie kūkas gatavošanas, izklāju formu ar foliju un to ieziedu nedaudz ar eļļu. Tad sakapāju lazdu riekstus, var darīt to arī blenderī, un atdalīju olu baltums no dzeltenuma. Pieliku šķipsiņu sāls un kūlu olu baltums uz vidējām ātrumu, lēnām līdz izveidojās putas, un tad sāku bērt klāt cukuru. Kūlu to līdz izveidojās stingrs puts apmēram 10 minūtes. Tad iemaisīju kartupeļu ciet un sasmalcinātos lazdu riekstus. Masu sadalīju divās daļās un liku kūkas formā. Iesaku arī izklaut kūkas formas maliņas, lai to būtu pēc tam vieglāk dabūt ārā. Liku cepties sakarsētā cepeškrāsnī 110 grādos uz pusotru stundu, un kamēr tā cepās, gatavoju šokolādes krēmu. Sasmalcinātos šokolādes gabaliņus izkausēju ūdens peldē, tai pievienoju saldo krēmu un pūdercukuru. Visu kārtīgi samaisīju kopā un tad pieliku arī maskarponu sieru. Kad biskvītu kārts bija kārtīgi atdzisuši, atlika to tikai salikt kopā. Liku biskvītu, krēmu, biskvītu un izdekorēju to lieldienu noskaņās. Lai jums garšīgi un priecīgi šie svētki!